Mēs dzīvojam Jēzus pabeigtajā darbā. Ir uzveikta nāve, tad kāpēc tik daudz kristieši cīnās ar ļaunumu vai tā saucamiem velniem? Jā, šis ir labs topiks. Mēs šodien bez dievkalpojuma arī par to nedaudz runājām. Jā, ir jāsaprot, kas vispār ir kristietība. Un noteikti es gribu uzsvērt, ka kristietība nav ceļš. Kristietība ir cilvēka jau dzīve, jau ceļš ir izgājis caur krustam. Ja? Mēs bieži vien domājam, ka tas ir ceļš uz krustu. Nē, iziet caur krustam, mēs dzīvojam šodien Kristus pilnā uzvarā. Tā ir taisnība. Un tieši tāpēc viens no tādiem lielajiem maldiem, jeb tām grūtībām ir šī te duālā situācija, kad mēs saprotam, ka Jēzus ir uzvarētājs, nāve velns ir uzvarēts, tas rakstīts evaņģēlijā. Un jā, tas viss ir tā rakstīts, bet tik un tā, tās situācijas, kuras mums neapmierina mūsu dzīvē, mēs norakstam uz velnu, uz viņa darbiem. Un te ir jāsaprot mūsu kristietības kvalitāte. Un tajā brīdī, kad mēs sapratīsim, ka Kristus ir pietiekams, ka mēs esam viņa darbā iekļaut, ka mēs esam kopā ar viņu pie tēva, un tajā mēs saprotam, ka Dievs ir gaisma, Dievs ir labs, nav nekādas tumsas, nav nekāda iespēja mums velnam, tumsai, ļaunumam pietuvoties. Mēs sapratīsim, ka īstenībā tad, kad mēs cīnamies ar ļauniem gariem, ar dēmoniem un tādu dažādu mistēriju klābūtni, tā vietā mēs sāksim dziedināt slimos un dziedināt cilvēku dzīves, kā ķēniņi, kā valstības cilvēku, kur dzīvo tajā perspektīvā. Kristus jaunā perspektīvā. Tā īsumā.